Svari, paskatīsimies, kas novembrī jums būs aktuāls. Atsevišķi skatīsimies darba un attiecību sfēru, bet sākam ar kopējām novembra enerģijām. Tātad kā kopumā, kas būs aktuāls novembrī svariem? Tā, 9 zižļi, te mums ir tāda sajūta, ka ir smags darbs kaut kāds padarīts, un varētu būt arī situācijas, kurās jūs varbūt jūtaties nenovērtēts vai ka jums nav atbalsta. Un novembris ir ļoti ar tādām interesantām enerģijām, kad mums rādīs, kādas attiecības ir izsmēluši sevi, kur mūs nenovērtē. Tā kā skatāties, varbūt jums būs zīme kaut kāda novembrī par to, kur jums jāpalaiž kāds. Kaut kādas attiecības sfēra tieši būs ļoti aktuāla visu novembri. Tā, un otra kārts par novembra enerģijām priekšsvariem. 6 zobeni, un tā ir pārēja uz jaunu, labāku sfēru. Par jebko runājot, ja? Tā kā varētu būt, ka būs dzīve piespēlēs kaut kādu situāciju, kur jūs saprotat, ka šeit šis ir destruktīvi priekš manis. Ja tas var būt par jebko attiecības, darba sfēra, attiecības ģimenē, ar bērniem, kaimiņi, ja? Tad katram ir tā sava, kur jums tad ir iespēja to visu no tā atteikties un iziet uz jaunu realitātes līniju, kur būs labāk. Sešnieki, tas ir par to, ka mēs no sliktāka ejam uz labāku stāvokli. Tā, skatāmies atsevišķi darba sfēru svariem, kas būs aktuāls novembrī darbā. 2 zižļi. Divnieki ir parasti par kaut kādām izvēlēm. Varbūt, ka būs jums iespēja kaut ko pamainīt, un tad būs jāizvērtē, kurš ceļš labāks ir. Un vēl tas ir par kaut kādu netipiski kaut ko izdarīt. Izdarīt kaut ko tā, kā no jums negaida. Neiet pa to tradicionālo, konvencionālo ceļu. Un tas jums palīdzēs izcelties, parādīt sevi no labākas puses. Tā, un otra kārts par darbu svariem novembrī. Dūzis. Un šeit mums ir kaut kāda jauna iespēja, kas jums jāizmanto, un nekur jums izskatās, ka būs 2 ceļi kaut kādi jauni, un nedrīkst palaist garām, jo citādāk tās durvis neatvērsies. Ja, kur mums ir, ka jūs stāvat pie tām durvīm, jāizvēlas pareizās, pa kurām iet. Protams, katram tas būs individuāli, kā tas izspēlēsies realitātē, bet, ja ir kaut kādas, tad jūs redzat, ka ir izvēles, pievēršiet uzmanību, ka kaut kādas jaunas durvis jums dzīve ver vaļā saistībā ar karjeru vai iespēju piepelnīties vai finansiāli uzlabot savu stāvokli. Un attiecību sfēra, kas svariem būs aktuāli novembrī attiecībās. Piecinieks, tā ir stabilitāte, un arī piecinieks runā par to, ka mums vajadzētu juridiski nokārtot. Ja jūs neesat precējušies, tad varbūt ir vērts padomāt par to, jo šis ir par tradicionālām vērtībām. Ja, tad, kad mēs viss, kas saistās ar to, kā vajag pareizi darīt attiecībās. Arī par apmācībām. Varbūt, kam ir vērts iziet kaut kādus kursus, kā saprast savu partneri, ja, kā labāk saprast vīriešus vai sievietes. Tas varētu palīdzēt arī attiecības uzlabot. Un otra par novembrī attiecībās gaidāmo priekšsvariem. 8
kausi. Nu, te atkal ir ceļš jums bija, ja, kopumā pie tām enerģijām. Jā, jums bija ceļš uz kaut ko labāku, nu, kur attiecībās arī jums ir sakrīt ar to kopējo energofonu novembrim, ka jūs caur kaut kādu darbību vai izvēli nonākat jaunā līmenī partnerattiecībās. Un tas ir kaut kas saistībā ar tradicionālām izvēlēm. Nu, tās pašas kāzas, jā, vai kaut kāds pasākums, ko, nu, tas nav nekas netradicionāls. Piemēram, tur aizbraukt kopā uz kurortu vai randiņš vai terapija. Tad tas jūs novedīs uz lielāku saskaņu, saticību ar partneri. Tas var attiekties arī kopumā par iekšējo sajūtu attiecībām ar sevi. Jā. Šī ir arī terapijas kārtas. Tad jebkas, kaut kā skolotājs, guru, coach, kas jums palīdz, grāmata, ja, tad tas, kas palīdz atrast atbildes. Ja ir sajūta, ka attiecībās kaut kas nefunkcionē, tad pie tradicionālām vērtībām jāmeklē atbildes. Un orakula kārtas padoms svariem par, kas man tas atgriezās, svariem par novembri. Te mums ir bērnu tēma, ir svarīga, ka jums nevajag satraukties par bērniem, viņiem viss ir kārtībā, bet tiem, kam nav bērnu aktuāli, varbūt tas darbs ar iekšējo bērnu, paskatīsimies vēl vienu kārti, svariem padoms par novembri. Holiday, vacation, retreat, holiday getaway, nu, respektīvi jums jāatpūšās novembrī. Būs mums 4 brīvas dienas, ja, novembra vidū. Tad kaut ko ieplānojiet, kur jums augstākie spēki saka, ka caur atpūtu, caur izbraukšanu kaut kur var pamainīties enerģijas, var atnākt kaut kāda atbilde un kaut kādi uzlabojumi var notikt. Lai jums superīgs novembris, lai kas arī būtu, tas viss iet uz labu un vienmēr koncentrējamies uz pozitīvo. Atcerieties likt laikus un komentārus energo apmaiņai, un ja ir vēlme paskatīties dziļāk uz kaut kādiem saviem personīgiem jautājumiem, tad droši var pierakstīties pie manis uz tāro konsultāciju.